Antoni, iedod no sākuma savu komentāru par spēli Valmierā. Valmiera izbraukumu mums jau, 3 gadi ir grūti spēlēt, neceros, lai mēs tur uzvarētu. Ļoti labi uzsākām spēlē, pirmā puslaikā visu dominējām, kontrolējām, bija vairāk momentu iesist. Otrā puslaikā ielaidām ātrus vārdus, un pēc tam jau bija grūti viņi kaut ko saka spēlēt augstāk. Mēs cenšamies spēlēt kā pirmā puslaikā, jau no 80. minūtē, kad jau 2-1 bija jau kontrolējami, bija vairāk moments, varējām iesist ātrāk, bet labi, ka beigas izraun to 2-2, tas bija svarīgi, nevarējām tur zaudēt izbraukumu. Kas ir tas tāds neērtais viņa spēlē, ar ko mēs netiekam galā? Protams, viņam ir ļoti ātri pretuzbrukumi, tas, es domāju, viņam ir visstiprākā puse, viņi aizsardzībā spēlē labi, un pēc tam cenšas ar ātriem spēlētājiem priekšā uzsist labu pretuzbrukumu. Viņam arī tas sanāca tagad izbrukuma spēlē. Nezaudējām, bet tur tā punkta atšķirība ir pamainījusies starp pirmo un otro vietu. Cik tā atmosfēra tagad ir, es nezinu, grūtāka, vieglāka? Protams, grūtāk ir, bet mēs tagad koncentrējamies uz savu spēli. Mums tagad katra spēle tas ir kausa fināls. Un katra spēle gatavojamies atsevišķi, mēs sapratam, ka mēs nevaram kļūdīties, un tagad mums vajag izdarīt visu atkarīgi no mums, un pēc tam jau skatīsimies tabulu. Kā tev kā kapteinim izskatās, kā sacīs spēlētājiem ir? Esam gatavi turpināt? Protams, neviena neparodās. Rīga FC nekad neparodās. Bija tādi momenti, kad mēs kļuvām čempioni, arī bija 8 punktu starpība. Un beigās mēs bijām čempioni, tāpēc neviens neslabījās. Mēs darīsim savu darbu, un visu, kā arī pateicu, viss atkarīgs no mums, mēs darīsim. Un pēc tam jau redzēsim, kā tur tabula būs. Paldies!